Sveiki! Mēs filmējam raidījumu Pagatavo sev pusdienas. Čau, mani sauc Dita Feldmane. Jā, visu sapratām. Jā, un tagad vādīšu ūdentiņu, ja nu visu Ar vādīšu. cīsiņiem? Cīsiņiem. Cik gardi. Gadīšu redzēt, uzgriež tieši uz 3. Un šeit, skatieties, mums ir tējiņi mēs vādam. Gandrīz 0,8 litri un tā. Jā, te tu vari iesvērēt maizītes. Labi. Kā redzam, viena maizīte ir gatava un laikam man neredz. Cik tev diciņ maizīte? Vienu. Labi. Es atnesīšu 10. Ko ir 10? Tas ir smieklīgais te. Tāpēc tas. Helēnās. Nē, kūpinātā. Es gribu. Viesiņš. I like to move it. I like to move it. I got to move it. Kaut liekums laiks ir 17 stundas. Un mums vārās. Jā, un mums vārās. Redzieties ar smērēm aizītes. Cik tas ir svarīgi. Ejam tālāk. Cīsiņi vārās. Jej, beidzot. Mums ir pasākušies, kas man ir cīsiņi. Bet tas vārās ir tikai 2. Un mums ir jāieliek cukuriņš. Tā. Atstāšu tā, vai man tās krūzītes redz labi. Viens. Un cik tev es darīšu? 1,5. 1,5. Liksim viņai mazāk, lai nepārāk. Tā. Ču. Labi, gaidām, kamēr mums tas ūdens uzvārīsies. Vai ne, Estere? Jā, es tev patreiz bestu. Process. Panācā! Redziet, kā pilnīgi spēlē? Nu, kā es satiku vai mūziķiņa. Tā mums vārās ūdeniņš, viss ir procesā. Cīsiņi arī ir procesā. Varbūt izņemam neko. Jā, un es domāju, pateicu, ka šodien ļoti gāz. Pagājuši. Garšīgi. Labi. Tā. Te parādīšu jums savu leduskapi. Redzēt? Dita. Tā esmu es. Dita. Viss mums ir procesnikā. Jā. Mums ūdentiņš uzvārījā. Tā. Lejam ūdeni. Tā. Maizītes pagatavotas. Daciņa vēl vērās. Un jūs redzējāt, ka tikai 2 cīsņus īstenībā, tur ir 10. Jo pārējie ir novinuši. Jums vēl nevārās. Ļoti garšīgi mažas ar citu. Viņi cilvēki zina, kas ir. Un kā ir? Es pielieku cukuriņus, ielieku karoties. Pielēju ūdens, bet neieliktēju. Tā mums ir bedoši cukuriņus, ejam bez tēju. Viņi ir ļoti garšīgā. Ir viena problēma. Kāda? Mums nav tējas. Es
jāmeklē, varbūt pēc ejāmies kaut kur mūžu. Uzminiet, ko es atradu! Tēju! Apās mūžamam! Mēs atbalstam ciklām mūžamu tēju, melnā tēja. Papaties, vai nebirš tādā? Nebirš. Tad tēņas arī būs gatavs. Tas mēs mums pasēdjosim kā taisīsies garšīgās pusdienas. Man vārās! Es parādīšu cilvēkiem, kā vārās. Nezbušu par. Redzi, kā man vārās? Slēdzam nost. Precīzi noslēdzām uz 0. Tagad liekam nost. Redziet, kūp mums, vai ne? Pēc mums pastāstīšu. Nopērciet parastos rakveres cīsiņus. Pieliekat iekšā šajā mazajā katliņā tos cīsiņus. Skatieties, cik augsts ir cīsiņi, un tad augstāk par viņiem uzlejam ūdeni, uzliekam uz mazā aplišu un uzgriežam strīd, kamēr viņš sāka burbuļot. Maizītes. Maizītes pagatavo. Paņem parasto brokastu maizīti, uzsmērē garšīgo delmas viesciņu un paņem šo garšīgo desiņu. Un šeit arī ir tā recepte, šī mūsu skaistā recepte. Un augsti kūpināta desa, augstākā šķira. Viņa ir tik garšīga un tā otra desiņa mums vairs nav. Jā. Vēl vakar apēdām. Jā, un tagad mēs laikam uzliksim visu, vai ne, Estere? Jā, visi. Un tagad, kamēr es visu riktēšu, tu varētu man pafilmēt un parunāties ar cilvēkiem. Labi. Jā. Taiziešu pakaļ šīm visiem. Labi. Kā redzat, mums drīz pusdienas ir gatavas, un mēs jums vēl daudz ko pastāstīsim. Kamēr Zita ir prom, es ar jums parunāšu. Tātad, šī ir mūsu pirmā diena, kad mēs šo raidījumu filmējam. Tātad, jums būtu, viņš lūdzu jānoskatās, un mēs droši vien viņu lieksim ļautulē. Ko jau mēs esam izdarījuši? Jā, ko jau mēs esam izdarījuši, man šķiet? Nē, vēl nē. Jo mēs tagad filmējam tikai. Un tātad, es jūs aizvedīšu uz mūsu istabu. Lūk, redzat, šī ir vienas jaukas meitenes istabā. Lūk, viņas dīvāns. Tagad iesim uz nākamo istabu. Lūk, nākamā istaba. Šeit ir pārāk tumšs, neko neredzam. Ieslēgsim gaismu. Gaisma ieslēgta. Visu redzam. Redziet, šeit stāv. Šis ir ritenis. Šis ir, jā, dzirdiet, Ditas ritenis, Ditas klavieres, jo šo mēs filmējam pie Ditiņas. Šeit viss ir Ditai. Un, kā redzat, šī lampa neiet. Tad ir zīmējumi, kur Ditas klase, viņa ar savu draudzeni un viņas galds. Jā. Un šeit mēs pārnakšņojām. Un tagad iesim, skatīsimies, kā Ditai sokas. Sveika, Ditiņ! Čau, mani mīlieši, man sokās labi teikt, patīk, mēs melnos darbs. Kā jūs zināt, ūdens vēl kūks, viņš ir vēl karsts. Karsts. Uzmanieties. Tātad mēs tagad neņojamsim nost, jo viņš vēl ir karsts. Paņemam, nomazgājam trauciņus, jo tas viņš būs forši, ja būs tīri, trauciņiem mums pēc tam jāmazgā, vai ne? Jā, un tiešām pirms katras sēdienreizes mums vajadzētu nomazgāt traukus savādāk. Ja bērni nemazgās savus traukus, mātēm atkal būs viss jāmazgā, jāslauka, un diez vai mātēm tas patiks. Jā, un tagad tas svarīgākais, kas mums ir jāizdara, jānošauka galdiņš. Darba galds. Šis ir viņa mazākās darba galds, bet, nu, tik un tā. Skatieties, kā es dažus paņemu vielīs, un viņš ir tāds mītis, paņem slāpu švalmīti,
tur, kur es pārēju pāri, redziet kā, ja? Lai nav tik slapš tas galdiņš, un pēc tam citi neieguļās. Tā, tīram, pusētēs kāds leķi mums ir. Tikai no vienas reizes. Baigi, vai ne visi? Nu, mēs esam bijušas mazas cūciņas. Tagad mēs paņemam lielo darbu galdu, nerādam tikai ēdienu. Labi, lielais darba galds. Labi? Redziet kā. Un tagad mēs jums atklāsim pašu svarīgāko, bet tikai maz mieklīgi, kas es sākumā aiziešu tur. Tad jūs ierādāt. Un tagad reklāmas pauzē. Sveiki, mēs esam atpakaļ. Un tagad mūsu jaukās pusdieniņas. 3. Skaits, tur izstāst. 2. 1. Lūdzu. Redziet, cik skaisti. Lūk, ir cīsiņi, maizīte. Un cik skaists noformējums. Tad ir dillītes. Pilnīgi puķes ir uzliktas un garšīgā tēja arī ir gatava. Eisteri, nāc, ej! Nāku jau nāku. Un šis ir garšīgas, jo garšīgas pusdienas. Un es domāju, ka šitam tāds varētu nākt, vai ne, Eisteri? Jā, bet, man liekas, vislabāk mums. Tieši tā, bet, ja mums mācīsies šīs vieglās, parastās pusdieniņas, jūs varēsiet tieši tāpat. Un neaizmirstiet noskatīties nākošo raidījumu. Labi, tagad uzgaidīsim mieklīti. Mēs jums nerādīsim, kā mēs ēdam. Paldies. Noķert pēdējie vārdi. Un kā šis ir mūsu pirmais raidījums, es jums, diemžēl, saku atā un tiksimies nākamreiz. Čau! Un tā būs nākošā vasara, vai ne? Jā, un cerams, ka jums patiks. Un tās nebūs vairs pusdienas, bet jau rīta brokastis. Un tad būs arī vakariņas. Būs ļoti garšīgi. Rezīti, mīļie. Un tagad Ditas pēdējie vārdi. Čau, mani mīlīši. Tiksimies nākošais, mēs baudīsim šīs garšīgās pusdienas. Ja, un tiešām tiekamies nākošais, ejam uz skolu, tiekamies visi, satiekamies skolā un dzīvojam brīvi. Paldies jums! Šīs bija lieliskas 13 minūtes kopā ar mums virtuvē. Paldies, ka esat kaut ko